1. janvārī tiek atvērts elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām. Enerģētiskās neatkarības īstenošanai Latvija iet kopsolī ar Baltijas valstīm un Eiropas Savienību. Tā ir valstu koleģiāla vienošanās kopēju ieguvumu vārdā. Mēs veidojam jaunus elektroenerģijas piegādes ceļus, lai piekļūtu izdevīgākām cenām. Līdz šim mājsaimniecības norēķinājās par elektrību pēc regulēta tarifa. Turpmāk tirgotāji piedāvās elektrības cenu savstarpēji konkurējot, bet regulators joprojām izvērtēs un apstiprinās pārvades un sadales tarifus. Tāpat kā līdz šim būs jāmaksā par subsidēto elektrību jeb OIK un pievienotās vērtības nodoklis. Mājsaimniecībām jauni elektrības vadi nebūs jāvelk. Elektrības piegādi arī turpmāk nodrošinās uzņēmums sadales tīkls. Jūsu uzdevums – izvēlēties savam patēriņam atbilstošu elektrības piedāvājumu.